No 16. septembra līdz 11. oktobrim Kijeva, Ukraina, Bībeles koledžas atklāšana, Mūzes kalns. Garīgā pasaule ir cēloņa pasaule, fiziskā pasaule ir seku pasaule. Ja garīgajā pasaulē par cilvēku guļ lāsts, tad tas izpaužas fiziskajā pasaulē. Nabadzības lāsts izpaužas parādos, slimības lāsts izpaužas pastāvīgās kroniskās slimībās. Vientulības lāsts, jeb celibāts, izpaužas tajā, ka cilvēks pieliekot visas savas pūles, tik un tā paliek viens. Bet, lai izmainītos dzīves, jācīnās nevis fiziskajā pasaulē, bet gan garīgajā. Garīgajā pasaulē lāstam jābūt iznīcinātam, mantotam, iegūtam, uzliktam. Šodien Dievs veic varenus brīnumus, laužot lāstus par cilvēku likteņiem. Jau 8 gadus pēc kārtas katru gadu mūsu valstī ļauds pulcējas, lai pavadītu veselu mēnesi, atrodoties mācībā un lūkšanā. Šis laiks saucas koledža Mūzes kalns. Tas tika atvērts caur atklāsmi un pravietojumu. Tieši tur cilvēks saņem dziedināšanu no neārstējamām slimībām, iznīcinās paši spēcīgākie lāsti, ļauts iegūst brīvību, uzvaru, veselību, jaunu dzīvi. Šogad koledža Mūzes kalns. Šis lūkšanas laiks norisināsies Kijevā no 16. septembra. Tas būs īpašu lūkšanu un varanu Dievu spēku izpaušanās, lāstu salaušanas slimības dziedināšana Dieva vārdu mācību mēnesis. Labākie skolotāji no visas pasaules atbrauks, lai dalītos ar vārdu un atbalstītu man lūkšanās par lāstu salaušanu un vēlna darba izjaukšanu. Es uzaicinu tevi, mans draugs, atstāt visu un atbraukt uz šo laiku. Ja tu vēlies, lai visa tava dzīve tiktu pilnībā izmainīta, tad šis laiks ir priekš tevis. Tātad tev noteikti jābūt koledžā Mūzes kalns. Un šajā dienā, 16. septembrī, es gaidu tevi Bībeles koledžā Mūzes kalns, Kijevā. Nepalaid garām savu iespēju, nepazaudē šo laiku. Tas ir nopietnu pārmaiņu laiks tavā dzīvē. Reģistrācija koledžai pa tāluni +38 063 959 0101 vai mūsu mājaslapā vo.org.ua.